Visi mēs cilvēki jau sen ir sapratuši vienu lietu, ka viņus neierobežo ne dzīve, ne darbs, ne partners, bet viņu pašu pārliecības. Un nevis dažreiz, bet 100% tās pārliecības ir spēcīgākas par viņiem pašiem. Tu vari vēlēties vairāk brīvību, naudu, labklājību, piepildījumu, bet ja iekšā skan doma, ka tu nedrīkst vai neesi pelnījis, tad tā arī ir tava realitāte. Terapija ārvalstīs jau ir tāda normāla ikdienas sastāvdaļa, jo cilvēki ir pamodušies un sapratuši, ka kaut kas pagātnē bremzē viņu attīstību šodien. Latvijā šī metode ienāca salīdzinoši nesen, tāpēc cilvēki baidās, vai tiešām man varēs palīdzēt, bet ko es redzu to, ka cilvēki tiešām sāk mosties, cilvēki tiešām sāk meklēt palīdzību. Cilvēki sāk meklēt iespējas, sāk meklēt, kāpēc nesanāk, kur ir rezultāti. Cilvēki sāk saprast, ka es neesmu mana pagātne, un es neesmu tikai tas, ko man kādreiz ir teicis, iemācījis vai iegalvojis. Un pats svarīgākais tas, ka tu vari pārrakstīt sevi no jauna, jo patiesībā tu vienmēr esi bijusi daudz vairāk nekā tas, kam tu līdz šim noticēji.